Skaties video un piedzīvo, kā karalis Viljams Aleksandrs un ministre Mona Keizers apmeklē jaunus projektus Asenā, diskutējot par tā reģiona nākotni. Noskaties, lai uzzinātu vairāk. Acīmredzama jauno māja, kurā rūpīgi tiek veikti pēdējie darbi, savukārt kungs un ministre sarunājas aplūkojot reģiona izaicinājumus un cerīgus nākotnes plānus, kas jāīsteno. Asen pilsētā 2025. gada 24. septembrī skatiens pievēršas enerģiskām debatēm ar uzņēmējiem, kas noris pilsētas centrā, aptverot aktuālās problēmas un stratēģijas, lai nodrošinātu tās ilgtspējību. Vēsā septembra dienā redzams monarhs un ministre, kas apmeklē jaunu mājokli uz Atsmesa bijušā rūpnīcas teritorijas, aplūkojot reģiona sarežģītos izaicinājumus un nākotnes izredzes. 2025. gada 24. septembrī redzams, kā kungs un ministre rūpīgi aplūko jaunās mājas celtniecību, kas atrodas uz bijušā Atsmesa teritorijas, atspoguļojot svarīgu projektu. 2025. gada 24. septembrī redzama jauna māja, kas atrodas uz bijušā Atsmesa teritorijas, pievēršot skatu uz būvniecības procesa intensitāti un modernāko risinājumu. Acīm redzama tehniskas kļūmes atspīdums, it kā skats uz fragmentēta realitāte, kurā pilnībā neizveidojas attēls, atstājot skatītāju var nepilnu sapratni par redzēto. Kā redzams, karalis Viljams Aleksandrs un ministre Mona Keizers sarunā apņemti viedokļos, aizņemti apspriežot reģionālas attīstības plānus, to skatieni koncentrēt uz kartēm un dokumentiem.